Online. Nu, tātad administratīvās tiesības saturs, tātad runāsim par terminiem, par administratīvo slogu, par Latvija.lv, virtuālo realitāti, enciklopēdijas, zināšanas, vārnīcas iztulkošana, argumentēšana, laika plānošana un digitalizācija. Tātad, kāpēc ir svarīga priekš tiesībām un arī ekonomikas laika plānošana? Kādas varētu būt idejas laika plānošanai? Pajautāsim Ričardam. Ričard, kā jums šķiet? Kāpēc laika plānošana ir tik svarīga? Labi. Cilvēkam arī patīk apgādāt. Tātad mums interesē tātad, mūsu galvenais resurs, tas ir mūsu laiks, mūsu uzmanība, jo vairāk mēs veltīsim konkrētu uzmanību, koncentrēsimies kādam jautājumam, saplānosim, tātad būs kādi posmi, ko izdarījām, ko ne, jo lielāka iespēja tik līdz rezultātam.